Sveiki! Visiem mani sauc Mikls Bērziņš. Es jums pastāstīšu par notekūdeņu dūņu reciklēšanas iespējām. Dzējā es jums nerunāšu, bet labāk ar bildēm bilināšu. Esmu maģistrātūras students, kurš mācās metālzinātnes programmā. Pirmo kursu tūlīt jau pabeigšu, mācot sevi strādāt pie tehnikiem par inženieru laborātoriju. Tad mēs tālāk varētu iedomāties tādu ainu. Mēs ejam vakarā pa ceļu, pa zemes ceļu. Mēs iekāpjam pa viņam dubļos. Īstumā mēs saprotam, tie nav dubļi, tās ir notekūdeņu dūņas. Šāda aina jūs varat sagaidīt pēc 50 gadiem, ja mēs neatradīsim efektīvu veidu, kā pārstrādāt šīs notekūdeņu dūņas. Tas ir zināms, ka ir darba mēģis atrast efektīvu veidu, kā pārstrādāt šīs notekūdeņu dūņas. Bet tā, gal galā, kas viņas tādas ir, kur viņas rodas un viņas ir daudz. Tad attiecīgi, skatoties uz šo daudzumu, tad iedomāsimies 3 ziloņus, 30 lielopus, 250 cilvēkus un 4000 kaķus. Tas ir apmēram 22 tonnas, bet Latvijā, tikai Latvijā katru gadu tiek saražots 22,000 tonnas notekūdeņu dūņas. Tālāk skatoties, kur viņas gal galā rodas. Viņas rodas bioloģiskās attīrīšanas iekārtās, kur tiek attīrīti visi mūsu notekūdeņi, gan rūpnieciskie notekūdeņi. Un attiecīgi vienā no šiem attīrīšanas procesiem tiek izmantots bioloģiskā attīrīšanā aktīvētas dūņas, kurš attīra no dažādiem mikroorganismiem un baktērijām. Pēc kāda laika šīs dūņas vairs nespēja uzņemt šos attīrīt ūdeni no baktērijām, un tad viņš tiek izņemts ārā no šiem septiskajām tvertnēm, noliktas poligonos, un pēc 3 gadiem jau tiek uzskatīts par attīrīšaniem. Un apmēram šādi izskatās viņas. Un tad mums ir šī problēma, kas rod blakus, protams, notekūdeņu dūņas. Tad noskaidrosim gal galā, kas ir viņas sastāvā. Tad galvenokārt ir no dažādas baktērijas un mikrobi. Ir nelielos piemaisījumos arī slāpekļi un fosforu savienojumi, bet sākotnēji visvairāk tieši šis ūdens tā viņi šo dūņu darbu vīda praktiski. Bet reāli pārstrādāt dūņus, kurš ir miķis, ir ļoti grūti, tāpēc mēs viņus vairs izžāvējam un apskatāmies, kas ir tajā sausnes saturā, un tur ir ļoti daudz organiskās vielas. Tad, skatoties tālāk, lai neizgudrot riteni no jauna, apskatīsimies, varbūt tomēr jau kāds pasaulē ir veicis zinātnisko pētījumu šajā jomā. Mēs varam vienkārši paskatīties Googlē, vai ir nedaudz zinātniskos pētīšanas datu bāzēs, kā Science Direct vai Reaxis. Kad esam apstījušies informāciju, varam doties tālāk. Tad varam secināt, ka Latvijas apstākļiem ļoti efektīvi varētu būt taisīt keramiku no māliem, sajūtot viņas ar dūņām. Cik Latvijā visplašāk izplatītais derīgais izraktenis ir māli. Un tad es jums parādīšu, kā es to daru laboratorijā, kā notiek šis pētnieciskais darbs. Tātad šajā maģiskajā kastē būs viss tas, kas man ir nepieciešams. Tā. Šeit ir piesku, mēs sapērsīsim maisiem. Šeit rūpīgi iespoļas vīriņas. Vienu man izēju, kas ir attiecīgi. Viņš ir šāds sagatavs. Not izēju vielu māli. Redzēt, viņi jau ir diezgan sausi, un attiecīgi, kad viņi jau ir izžāvēti. Nedaudz var redzēt, diezgan salīdzinoši smalki. Tad mēs attiecīgi dozēsim. Šeit ir mālas garam un dūņas. Dūņas ir šī mazāk, mālas vairāk. Tā kārtīgi ķīmķi. To uz acis vienu otru. Tā. Tad attiecīgi mēs maisam jums kopā. Vai attiecīgi dzirņamiņās, vai pārstā laboratorijas versija piestiņā samaļā. Attiecīgi no tā, cik mēs ļoti viņu ilgi maisam, ir atkarīgs šīs daļņu izmērs, kāds būs un cik viņš viendabīgs maisījums ir. Pamēs, šoreiz teiksim 5, vai pārbaudīt, cik viņš tās biesas ar pirkstiem. Tad tas tā tīri neprecīzi metodi. Šie pulveri formā, tad labāk ir šos te pulveris sapresē, kad mums te mazā laboratorijas reskormiņa. Un droši dozēm.
jābūt diezgan lielam spiedienam, precīzam, lai šī forma pēc tam veidoties paraugs, noturēt savu formu, kā mēs vienmēr sanāks šādi brīnums. Nu šeit var redzēt, viņš ir apmēram tabletes formā, un viņš nav sanāks, līdz ar to nozīmē, ka viņš sadrūk. Bet ja lielāku attiecīgi spiedienu, tādā ziņā, tad, ja man būtu sanācis paraugs, tad ieliek šajā tīģelītī, un tālāk tas noteikti ir process, attiecīgi pēdējais ir apmetināšana. Protams, nedrīkst aizmirst par to, ka vienmēr vajag savu mūziku, varbūt, nu, attiecīgi laboratorijā interesantāk, jo tas parasti viens. Vienmēr, kā saka mūzikā, visi darbi ir daudz efektīvāk un strādāk. Nu, tad apdedzinām paraugu. Nu jā, apmēram krāsnī diezgan līdzīgi, tikai netik koncentrēti. Šitā var savus uzvedas gadījumai. Nu, tad mēs varam apskatīties, sanāk dažādi paraugi. Tā, tad cilvēks attiecīgi. Man notiek šosats. Labi, tātad attiecīgi man tie sanāk daži paraugi, kurus attiecīgi paraudīšu ceļot, ko var apskatīties visi cilvēki. Pirmajā rindā, kāds var vēlēties, mēs kopā lūdzu arī žūriju, tad šeit, attiecīgi šeit. Varbūt vēl kāds vēlas attiecīgi. Jā. Mēs kopā ņemsim ekspres metodu un viņus izpētīsim. Ja arī viens gabaliņš par laimi palicis man pašam, tad attiecīgi beigīsim. Un tā ļoti svarīgs ir, nu, keramikai ir svars, un tā pastotiet blīnums, un viņš tā smagāks tā kā par ūdeni, vieglāk par metālu. Tad nākamais, ko mēs varētu, teiksim, noteikt, ir vienkārši ar mēli pieskaroties klāt. Un tad, ja jums rauj mēli klāt pie šī parauga, tas nozīmē, ka ūdens uzsūčs tam keramikas materiālam ir virs 5%, ja nerauj klāt, tad zem 5%. Attiecīgi man nepiepilst, nezinu, vai kā cik pārādīt. Vēl arī, ko var noteikt keramika, ir gribēs uz porainību, attiecīgi, vai pabraukt virsmu, pārbaudīts, viņš tā kā grauž, diezgan lūdzu noteikti ļoti mazāk. Bet vissvarīgākais, ko pēta keramika, ir tieši šīs spiedzes izturība, un mēs varam pārbaudīt. Kā nesaplīs? Nu? Tātad, redzam, keramikas paraugs ir pilnīgi tāds pats, kā ir bijis. Bet ne maliņas viņa astotās. Mēs varam secināt, ka šis keramika ir ļoti liels spiedzes izturība. Tad mēs varētu paskatīties, kāds ir noteikts ar standartizētām metodēm laboratorijā, kas noteikts. Attiecīgi šķietmēs blīnums ir 4 gramus koeficientu. Tas var tās pats kā marmoram. Ūdens uzsūdz, nu, mazāk par 1%. Kā jau mēs apmēram noteicām, kas ir mazāk kā plakpolisiro plāksnei. Vismaz porainība tāda pat vienīs tā tāftalē. Attiecīgi spiedzes izturība 70 newtonus kvadrātmilimetru, kas ir salīdzinošai ķieģelim, ir tikai 50. Tālāk, nu, pirms nedēļas noteica arī iekšējo porainību, tad var redzēt, ka ir ļoti daudz slēgtās poras, un viņš ir diezgan maz no 10 līdz 100 mikrometriem. Par to esmu daudz nestāstīšu, jo tos pirms nedēļas tā bija rezultāts. Nu tad, kur galā šo iegūto materiālu varētu izmantot, viens variants ir veidot to kliņķikairu proļetnēm, vienkārši sapsēt un taisīt augšā. Vēl variants mēs varam taisīt flīzes, uztaisīt keramiku un apglazēt, attiecīgi flīzes viss ir glazēts, un arī tiešām vienkārši taisīt ķieģeļus. Uztaisīt konkurenci, akcijas sabiedrību vai goļu. Tā diezgan savā ziņā monopolistis ņemts pa Latviju. Un vēl specifiskāk, kur izmanto keramika būtu tāds plāksnes, bruņamesters var ielikt. Arī keramika ir ļoti labi dielektriķis. Un attiecīgi dažādus, kaut arī telefonas labiem šos te keramiskos materiālus ar augšpusē. Pats interesantākais, ko es vēl nebiju dzirdējis, ka no keramikas pat taisa nāžus. Līdz ar to var saprast, cik viņam tāda liela forma un viss kaut kas. Un tad tā visu rezumējot, var pateikt, ka esmu atradis veidu, kā pārstādāt notikūdeņu dūņus. Kad esam iegūst šo keramiku ar ļoti labām īpašībām, un pats galvenais, esam atraduši veidu, kā pārstādāt šīs notikūdeņu dūņus. Jā, tad es varētu parādīt pēdējo momentu, ko man vajadzēja teikt. Tas ir tā, ka vienkārši cerēsim, ka viss atkritumi, kas mums ir vienkārši pozitīvs, tā kā šī saule.
mēs varam laist savu ideju visādos pētījumos, un tad tiek arī pat rakstīts patents attiecīgi uz šo ķermeni. Tad, jā, paldies par uzmanību. Tikmēr viss apdomā jautājumus, jo mums kārtīgi manis kāds pašnokārt. Paldies! Pateikot mums darbus, samazinātu. Un tagad laiks jautājumiem. Lūdzu, Gita, sāksim, cik daudz rokas es visas redzu? Vai vari pastāstīt, pie kādas temperatūras veicāt apdedzināšanu un kas notiek tajā apdedzināšanas laikā ķīmisko pusi? Ir tā, ka apmēram 300 līdz 600 grādos parasti iztiek organiskās vielas, kas ir tieši mālos vai dūņās. Tālāk notiek dažādi karbonāti sadalīšanās, bet man ir tieši māli, kuros ir maz karbonāti saturs, respektīvi kalcija karbonāts, magnija karbonāts, šādi ķīmiskie savienojumi. Un pēc tam notiek šī sakripšana virs 1000 grādiem, un temperatūra bija virs 1000 grādiem, es precīzi jums neatklāšu. Un šis režīms attiecīgi dažādos līdz dažādām temperatūrām ir dažāda ātruma. Teiksim, pie mums 0 līdz 600 grādiem ir 10 grādi minūtē, mēs vienmēr uz 2 grādi minūtē, tā ilgstarpība. Tāli? Man ir vairāk jautājumu. Pirmais mazliet vienkārši komentārs ir vairākas neprecizitātes prezentācijā. Kaut vai sākotnēji, ka jūs runājat par to, ka dūņas tiek izmantotas, lai no notekūdens izvadītu baktērijas, tā nav patiesība. Dūņas tiek izmantotas, lai attīrītu no mikroelementiem. Ja? Jā, tas tā, bet tomēr tā ir pietiekami svarīga nianse, tomēr tas zinātniskam prezentācijai. Otrs ir, man jautājums mazliet par to nosaukumu, kāpēc jūs izvēlaties tā recirkulācijas iespējas, jo, manuprāt, viņu vajadzēja sašaurināt, jo jūs skatījāties viņu konkrēti pielietojumu. Ir jau visplašākais pielietojums tātad pie lauksaimniecībā dūņu izmantošanā. Ja? Kāpēc jūs tieši tādu nosaukumu izvēlēties? Vai jūs apskatījāt arī citus pielietojumus, bet tikai tīri materiāli? Teorētiski apskatīt citus pielietojumus, bet viņi attiecīgi ir prasības, viņiem priekš tajā pašā augsta nestošanā ir ļoti prasības priekš zemes, lai zemē visi nebija tādi pārtikas augumi, nebija slīpumā, viņi ir ūdens attiecīgi ir jāregulē. Tas ir tieši diezgan sarežģīti, par cik valsts īsti nedod dotāciju priekš šīm lietām, tad ir vieglāk būt. Tad mēs vēl, tātad divi jautājumi vēl. Tātad pirmais ir, kāda vispār jēga izmantot notekūdens dūņas šim konkrētam pielietojumam, jo pa lielam notekūdens dūņas pārsvarā sastāv no organiskām vielām, kuras jūs izdedzināt. Tad kāda ir tā pievienotā vērtība izmantot tieši notekūdens, tas pirmais. Un otrs ir, ko jūs darat ar smagiem metāliem? Jo jūs zināt, ka jebkurām notekūdens būs smagie metāli un attiecīgi jūs izmantosiet viņu pārklājumiem kādu, kad... Par šo tēmu esat jau kaut ko zināts iepriekš. Man ir atbildes uz jūsu jautājumu. Noteicīgi runāt par tiem, es nepieminēju, ka dūņās ir arī dažādi smagie metāli, viņi ir diezgan mazos daudzumos, bet galvenokārt tas ir ļoti labi, ka viņi tiek ieslēgti šajā keramiskajā masā. Un attiecīgi es vēl taisu pēc šo sāļu izsāļošanu, vai neizskalojas ārā dažādi sāļi. Bet ceram, ka neizskalosies, jo viņi ir diezgan virsmēra stikla vai nedaudz, jo viņai ļoti maz ūdens uzsūca un ir diezgan liela izturība, ka šiem metāli ūdens ir ieslēgtam keramiski iekšējā masā. Attiecīgi dūmus reālis praksis darbojas diezgan daudz kā izdeļošām dienā. Ir arī es veicu pētīt, lai iegūtu porēņu keramiku, šī ir tieši iegūta līga keramiku, jo porēņu keramika ir diezgan plašāk pielietošanas iespējas, un to ir ļoti grūtāk iegūt, bet es cenšos jau sākt pētīt, tas noteikti, kad būs doktorantu, tāds notiks izstāstīšu, kā sanāks.
Nu, mums vēl 3 jautājumus redzēja roku tur, tad, man liekas, bija kāds šo kungam, un tad noslēgsim ar guldi. Tātad šeit, kas aizmugurēs, kas priekš pastiet roku, jā, jums sakījā, džeksies. Vai no šīs keramikas var taisīt pirtsakmeņus? Nu, ko lielu, ko pirtī, vai tas uzkastējās, un tad uzliek laiku, ir laiks, un vai viņš nesaplīst mazot gabalus. Tieši nav veikts šādi pētījumi. Es domāju, ka visticamāk, ka jā, jo viņi, attiecīgi, ja mēs viņu apdedzinām diezgan lielās temperatūrās, viņi noteikti arī šī karstuma izturība, cik pirtī noteikti virs 300 grādiem nevajadzēja būt. Nevar iedomāties, nu, attiecīgi pašā telpā. Uz akmeņiem grūti iedomāties, kāda ir temperatūra. Bet, nu, keramikai jāizsku. Vai nē? Nu, kad uzlai augstu ūdeni virsmu. Termošoku. Vēl nevajadzētu. Termošoku vajadzētu izturēt, ja keramika neuzsils līdz kaut kādiem 90 grādiem šo pušanas temperatūru, un attiecīgi, ja līdz 80 grādiem šo termošoku dod, tad varētu saplīst, bet, nu, plaisāt, bet attiecīgi, ja būtu kaut kādi līdz 500 grādiem, noteikti vajadzētu izturēt. Bet, nu, jā. Jūs piedalēt pielietu stūgākmeņi, jā? Cik tā ir nitrumizturīgi, jā? Tas tā kā salisturība vienkārši, jo, nu, teiksim, ūdens uzsūds bija 1%, kad praktiski viņš nemaz neuzsver šo ūdeni, un, nu, jā, attiecīgi ir ļoti ūdens izturīgs. Pēdējais jautājums. Man kādreiz pilsētas prezentācijas laikā tāda intriga radījāt, sakot, ka, nu tā, kārtosim patentu, tur nekā nav, tad es gribēju paprasīt, vai tik tiešām neviens neko tādu nav taisīts, jūs esat tagad pirmais vienatnē uztaisījāt, nu, patiesībā tur jaunais ģenijs, kura, teiksim, tur fotografija pie sienas un savas dziesmas un arī līdz vakaram. Nu, ir tā, ka šos pētījumus jau ir iesākuši Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Jā, bet tie pētījumi, ka tā bija vairāk vispārīgi reklēma, kā Latvijā varētu pārstrādāt, un lai viņš kabinētu attiecīgi noteikumot, ka tu definēts, kā pārstrādāt šīs augstūdeņas dūles, ka tieši pētījumi, kā dūmu pārstrādāt ar keramiku, ir noteikti tikai Rīgas Tehniskajā universitātē, cik es zinu, un attiecīgi, nu, mēs esam, nu, viens bakalaurs un viens doktorants. Mēs šobrīd esam 3, kur veic pētījumus šajā jomā. Paldies. Paldies, Mikls. Arī tev par piemīgu patrādību.